Vai tu atceries, kas notika ar Latviju 2009. gadā? Krīzes ietekmē Pareks banka grima, un valsts steidzās glābt bankas, nevis cilvēkus. Rezultāts? Vēlāk cena bija smaga, algu griešana, bezdarbs, ienākumi strauji kritās un taupības skāra gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus. Cilvēki pameta Latviju. Šodien mēs zinām, ka ir iespējams rīkoties citādāk. Lēmumiem jābūt cilvēku, nevis banku labā. Ko mēs izdarījām? Pirmais solis bija skaidrs – ir jāaizstāv ģimenes. Ģimenēm ar hipotekārajiem kredītiem situācija kļuva neizturama. Procentu kāpums dzina augšā kredīta maksājumus. Tāpēc ieviesām kompensācijas, kas mazināja slogu un deva drošības izjūtu jaunajām ģimenēm, kas nesen iegādājušās savu pirmo mājokli. Otrais solis – jānodrošina iespēja mainīt banku. Iespēja pārlikt kredītu uz citu banku lika bankām sarosīties un konkurēt. Iepriekš pārkreditēties no vienas bankas uz citu gandrīz nebija iespējams, tas bija dārgi un sarežģīti. To mainījām. Tagad pārkreditēties var bez komisijas maksas, attālināti un vienkārši. Rezultāts ir jau jūtams. Vairāk nekā 7000 ģimenēm ir samazināts pievienotās procentu likmes, kas ir uz pusi vairāk nekā iepriekšējos 3 gados kopā. Trešais solis – banku peļņā jāstrādā iedzīvotāju labā. Gadiem ilgi redzējām, kā bankas no iedzīvotājiem pelna katru gadu arvien vairāk, bet cilvēkiem no tā nebija ieguvuma. Mēs ieviesām virspeļņas nodokli. Tagad valsts no šīs naudas finansē aizsardzību, bet pašas bankas kļūst aktīvākas kreditēšanā. Tirgu ienāk jaunas bankas, nosacījumi mazajiem un vidējiem uzņēmējiem kļūst draudzīgāk un beidzot pavērs vairāk iespēju piekļūt finansējumam, lai īstenotu savas idejas. Ko tālāk? Nepieļausim 2009. gada krīzes kļūdas. Latvijas iedzīvotāji, uzņēmēji un ģimenes ir mūsu valsts izaugsmes pamats.